Es savā koridorā pārvietoju lietas un apavus noliku tuvāk durvīm. Un klausoties vienu māsu Kristū, viņa redzēja sapni, kur kurpes ir tuvu pie durvīm. Kurpju pāri bija divi. Viens pāris bija balts, kas simbolizē kāzas, otrs bija kamieļu brūns. Kamielis simbolizē svētības. Es redzēju sapni, kurā ir zīdainis. Zīdainis bija tik kustīgs, ka radīja sev nepatikšanas un vajadzēja glābt. Sapnī bija otrs cilvēks, sieviete, kas viņu glāba, sargāja, un tad es uzņēmos atbildību par bērnu zīdīšanu un auklēšanu. Sapnī bērns tika izglābts no ūdens, jo tajā ielīda rāpot. Sapnī vēl bērns neprata. Nākamo ainu redzu, ka es ar bērnu uz rokām eju pa ceļu, kur pa visu ceļu sastādīti ķirbji, zaļie ķirbji un gurķi. Paķerot pa ceļam kādu gurķi, devos augstāk un tālāk uz priekšu pa ceļu, un tad es pamodos. Sapnī sieviete simbolizē svēto garu, Jēzu, kas glābj. Sapnī bērns no daudz kā tika glābts. Kādam no jums Dievs ir palīdzējis vairākas reizes un pat izglābis dzīvību. Grūtiem laikiem izgāja cauri. Ķirbis sapnī nozīmē pozitīvas lietas. Tu izbaudīsi stabilitāti un pārliecību pēc izaicinājumiem. Svētības būs tavās finansēs, pārpilnība. Zaļais ķirbis norāda uz naudas pieaugumu. Tava veselība uzlabosies. Labas ziņas un labas lietas notiek ar tevi. Tavi apstākļi uzlabosies. Nenovēršamas pozitīvas pārmaiņas, labklājība. Tu piedzīvoji grūtības, un tu esi ļoti tuvu tam, ka tās grūtības beigsies un ieiesi miera vietā. Tavi apstākļi uzlabosies. Atviegloti uzelposi pēc ciešanām. Tu izlīgsi ar savu Dieva izredzēto vīru vai sievu. Jūsu attiecības uzlabosies. Viņš parādīs savu mīlestību ar darbiem. Bērns arī nozīmē jaunu sākumu. Tavs vīrs, sieva atgriezīsies uz pareizā ceļa pēc neuzmanības un nolaidības perioda. Tevi gaida liels prieks. Gurķis sapnī nozīmē svētības, pārpilnība, pozitīvisms, pozitīva domāšana, izbaudīsi laimi un sirds mieru. Tu esi ļoti tuvu savai jaunajai sezonai, pārmaiņām, laimei. Tas notiks ātri un pēkšņi, tas būs pārsteigums. Tu esi uzvarētāja, tava laulība ir tuvu ar cilvēku, kam ir cēlas morālās īpašības. Tu atvadies no vecās dzīvesveida, tu dodies uz jauno. Sagatavojies aiziet no vietas, kur Dievs tevi bija nolicis, uz laiku, kur pildīja Dieva nolikto uzdevumu. Tu atstāji arī kādus ģimenes locekļus, par ko Dievs ir runājis atdalīties. Jesajas 43, 18 un 19. Nedomājiet vairs par seniem notikumiem un neievērojiet to, kas jau sen bijis. Redziet, es veikšu ko jaunu, tas jau parādās, vai jūs neredzat? Es likšu rasties ceļam tuksnesī un upēm vientuļās kailatnēs. Tagad ir laiks. Amos 9. nodaļa 11. līdz 15. pants. Tai pašā laikā es sabrukušo Dāvida mītni uzcelšu no jauna. Es aizsekšu ar pinumiem tajā radušos caurumus un plaisas, atjaunošu to, kas būs tai nolūzis, un beigās izveidošu to no jauna pilnīgi tādu, kāda tā kādreiz ir bijusi senajās dienās. Tā, lai viņi iegūtu sev par īpašumu visus pāri palikušos Edomas ļaudis un visas tautas, kuru starpā daudzināts mans vārds, saka tas kungs, kas to visu dara. Raugi nāks dienas, saka tas kungs, kad vienā laikā varēs kārtot zemi sējai un pļaut, varēs spiest vīnogas un sēt, kad visi kalni pilnēs. No salda vīna visi pakalni būs auglīgi un tos klās augļu pārpilnība. Tad es atsaukšu atpakaļ savu Izraēlu tautu no trimdas, un viņi uzcels izpostītās pilsētas, un tās arī apdzīvos. Viņi dēstīs vīna dārzus un dzers no tiem vīnu. Viņi ierīkos augļu dārzus un baudīs to augļus.
Es viņus iedēstīšu stipri viņu pašu zemē, ka tos vairs nekad neizrautu no viņu zemes, ko es viņiem esmu devis. Tā saka tas Kungs.